Vai mēs varam iztēloties visumu kā lielu kosmisku datoru, kas apstrādā un glabā informāciju par neskaitāmām realitātēm? Šis ir jautājums, kas izaicina mūsu izpratni par realitāti un ieved mūs aizraujošajā kvantu mehānikas un daudzo pasauļu interpretācijas pasaulē. Iedomājieties visumu, kurā tādi pamatelementi kā elektroni un fotoni darbojas varbūtību laukā. To kvantu stāvokļi, ko attēlo viļņu funkcijas, detalizēti apraksta visus iespējamos rezultātus un ar tiem saistītās varbūtības. Klasiskajā izpratnē mēs domājam, ka novērošanas akts izraisa šīs viļņu funkcijas sabrukumu. No neskaitāmām potenciālām iespējām tiek aprēķināta un īstenota viena apstrādāta realitāte. Tomēr daudzo pasauļu interpretācija, ko ieviesa fiziķis Hugh Everetts, piedāvā alternatīvu skatījumu. Tā vietā, lai vilnis sabruktu vienā iznākumā, Everetts ierosina, ka īstenojas visi iespējamie iznākumi, un katrs no tiem sazarojoties veido savu realitāti. Saskaņā ar šo uzskatu visums ne tikai aprēķina vienu iznākumu, bet apstrādā un saglabā visus iespējamos rezultātus. Tas ir visums, kas neizdzēš vai nepāraksta datus, bet nepārtraukti paplašina savu plašo informācijas krātuvi. Entropija, nekārtības vai informācijas attīstības sistēmā šajā kontekstā iegūst jaunu nozīmi. Sistēmām attīstoties un palielinoties entropijai, informācijas plūsma kļūst daudzpusīga. Katrs entropijas pieaugums, katrs kvantu lēmums nevis sašaurina informāciju, bet gan pastiprina to daudzās realitātēs. Tas liek domāt, ka kopš lielā sprādziena mūsu visums nav devies visvienā vienīgā informācijas ceļojumā, bet gan neskaitāmos ceļojumos. Katrs kvantu notikums rada daudzus jaunus ceļus un iznākumus. Tas rada priekšstatu par visumu, kas nav tikai viens kvantu dators, bet gan vesela kvantu datoru saimniecība, kas glabā un apstrādā informāciju dažādās realitātēs, kuru skaits ir bezgalīgs. Nobeigumā jāsecina, ka mūsu visums, raugoties caur kvantu mehānikas prizmu un daudzu pasauļu interpretāciju, varētu būt augstākais kosmiskais dators. Tas ir kvantu serveru ferma, kas apstrādā un glabā informāciju neskaitāmās realitātēs, un katrs kvantu notikums paplašina tās milzīgo datu kopu. Šāda izpratne apšauba mūsu realitātes uztveri un paver jaunus ceļus, lai izprastu mūsu visuma fundamentālo dabu.